filmiņu fotografija joprojām ir ļoti aktuāla. Tas ir stilīgs veids, kā paņemt kādu jaunu vai vecu ziepjotrauku vai nopietnu fotoaparātu, ielādēt kādu krāsainu vai melnbaltu filmiņu un aiziet fočēt interesantus, neparastus kadrus. Un šajā laukā negaidīti Pentax ir izlaidījis superkrūto filmiņu fotoaparātu. Skatieties šo video, lai uzzinātu, kas tas ir par vērķi un cik maksā šis brīnumainais Pentax jaunais filmiņu fotoaparāts. Tiem, kam ir interese nodarboties ar filmiņu fotografiju, ir daudz dažādi veidi, kā uzsākt savu fotografēšanu ar filmiņu. Jo var, protams, iegādāties kādu vecu vēsturisku fotoaparātu ar cerību, ka tas strādās un ka viņu automātika, un ja tā tur ir automātika vai tie visi mehanizmi tur joprojām būs strādājošie, vai dabūt kādu automatisku ziepju trauciņu vai manuālu ziepju trauciņu, ar kuru tātad priecāties un fočēt ar filmiņu. Daudz ražotāji piedāvā vienreizējas kameriņas ar jau ielādētu filmiņu, tad to kameriņu var vienkārši aiznest uz fotolaboratoriju un pēc tam dabūt attīstītus, noskanētus vai izdrukātus kadrus. Ir kaudze ar vairāk reizējas lietojamām kameram, gan diezgan vienkāršās tādas plasmasīgas, gan jau bišķiņ stilīgākas no zināmiem ražotājiem kā Kodak, Agfa vai Ilford. Un ir pat advancētie varianti, kā Harman jaunā, tā kā mūsdienas ražota kamera ar motoriņu iebūvētu, kas paša partīn filmiņu. Tātad viņi nevajag darīt šo te tā kā rokas partīšanu. Un ir arī Kodak advancētie fotoaparāti ar diezgan vienkāršu optiku viņi visi ir, bet tie foči uz puskadra, lai divreiz ietaupīt filmiņu un dabūt divreiz vairāk kadrus. Un tagad parādījās iespēja pasūtīt un jau iegādāties jaunāko Pentax filmiņu fotoaparātu, kurš ir ļoti kvalitatīvi, ļoti patikami izstrādāts. Pilns internets ar bildēm, cik fascinējuši viņš izskatās, ar kvalitatīvu optiku, kas jau sastāv no 3 stikla elementiem, ar speciālajiem HD pārklājumiem, kas nav kaut kādi stikliņi ziepietrauciņos, bet jau nopietna fotooptika, kur ir jau kaut kāds ne autofokus, bet manuālais fokus salīdzinājumā ar citiem kameram. Mēs turpināsim ar tās kameras parametriem un specifikācijām, bet uz doto brīdi mūsdienas ražots tas ir labākais filmiņu fotoaparāts. To, protams, var salīdzināt ar kaut kādiem vēsturiskiem, nezinu, paņemt kaut kādu Leiku filmiņu kameru. Tā noteikti pēc kaut kādiem parametriem būs labāka, bet tā varbūt būs ražota 20-30 gadus atpakaļ. Un Pentax tas ir pirmais un vienīgais, kas tiek ražots mūsdienas kvalitatīvs fotofilmiņu aparāts. Aiziet skatieties dziļāk, kas tas ir ar kādiem specifiskiem parametriem un kā ar to var fočēt. Jūs varat paskatīties mūsu nesen izlaistu video par analogu fotografiju, kur es diezgan detalizēti stāstu par dažādiem filmiņu fotoaparātiem, par dažādiem veidiem, vienreizējiem, vairākreiz reizēs lietojamām ar zipspūdzi, bez zipspūdzes. Tur arī precīzi un detalizēti ir pastāstīts, kas tas ir half-frame kameras. Īsumā parastais filmiņu fotoaparāts fočē filmiņai uz pilno kadru, tā teikt, tas ir full frame citiem vārdiem, kur filmiņai 24 mm augstumā un 36 mm platumā ir tas kadra izmērs. Un Kodakam ir jau dažas kameras, dažādas krāsas, kuras saucas ar H burtu sākumā, H35, jeb puse half no 35 mm filmiņas. Tas nozīmē, ka kadrs neiet horizontālajā veidā, kā parasti 24 x 36 mm, bet fotoaparāts fotografē uz filmiņu vertikāli, pusītē no tā kadra. Un tam Pentaxam ir tas pats variants.
ka kamerai optika un sistēma ir tā uzbūvēta, lai pusīte no kadra vertikāli aizpildīt. Ja mums bija mūsu filmiņās katrs kadrs 24 uz 35 mm, tagad mums ir 17 mm platums un 24 mm augstums kadram. Citiem vārdiem, uz vienas filmiņas, kur parasti mums ir 36 kadriņi, tagad mums ir divreiz vairāk kadru, jeb 72 kadri. Un, protams, divreiz vairāk kadru, divreiz lētāk katra kadra pašvērtībā, un jūs dabūsiet no vienas filmiņas divreiz vairāk attēlus. No otras puses, ir gan grūti tik daudz pafočēt ar filmiņu, lai safočēt 72 kadrus. Ar telefonu vai ar digitālo fotoaparātu uz īzi vienkārši paņem spiedus uz podziņu, 70 kadri būs pa 1 stundu. Ar filmiņu mēs daudz parasti domājoši fočējām, izvēlējamies to kadru, un tāpēc 72 kadrus aizpildīt ir sarežģīti, bet tas tikai pilnveido gala rezultātu. No tā, ka mums kadrs ir izveidots vertikāli, tad sanāk pie normālas fočēšanas, kad mēs fotoaparātu turam horizontāli, mums kadrs ir vertikāls. Jeb var tā teikt, ka šis fotoaparāts fotografē kā smartphones, vertikālu kadru. Un otrādāk, ja mēs gribam dabūt horizontālu ainavu, mums ir jāpagriež kameru vertikāli, lai dabūtu tagad horizontālu kadru. Bišķiņi var apjūgt, kā tas izpaužas, bet praksa ir ļoti vienkārši. Paceļot fočuku, mēs redzam vertikālu ramīti skatu meklētāja, un ar to mums kadrs ir vertikāls. Pagriežot uz 90 grādiem, tas ramis būs horizontāls. Te ir mums 25 mm objektīvs ar f3.5 diafragmu, tad ar savu 25 mm platumu, ar to pusi no kadra, viņš kaut kur ap 40 mm, varbūt 45 mm dod to skata lensi. Var teikt, tas ir kā standartais palciņnieks, ja 50-nieks, 50 mm standarta veida objektīvs uz full frame kameras. Tādu pati skatlenci mēs dabūjam arī te. 3,5 mm diafragma, tas ir tāds kompromisa variants, jeb plus mīnus kaut kāds asums gan tuvumā, gan tālumā, un pie tam pietiekama gaismas jūtība. Tātad ar ISO 200 vai 400 jau principā normāli var fočēt. Pati kamera var atbalstīt filmiņas no ISO 50 līdz 3200, tā kā jebkuru mūsdienas filmiņu var te ielādēt un dabūt kamerai automātiku, autoekspozīciju, lai viņa pati mēr un pati tā kā izvēlās, kāds būs sledža ātrums, kāda būs diafragma, un pati to nostrādās. Un runājot par autofokusu, par fokusu kā tādu, te manuālais fokus, ne autofokus, te ir tāda skala ar 6 attēliem no makro režīma vai ēdiens, tā paradīts ēdiens, cilvēka portrēts, 2 cilvēki, ģimene vai kaut kāda ainava. Mēs nosākam, cik tālu objektīvs fokusēsies. Un apakšā ir cita skala, kas parāda, no kurienes līdz kurienei būs tas asuma dziļums. Piemēram, ģimenes fočēšanas režīmā mums asuma dziļums būs no 3 metriem līdz 10 metriem. Tātad, uzstādot šo režīmu, var atcerēties, ka viss, kas ir bišķi tālāk par 3 metriem un līdz 10 metriem, vienmēr būs asuma dziļumā. Un tad var fočēt, tas ir tā kā street foto diapazons. Vai portrēt režīmā mums asums vienmēr būs no 1,20 m līdz 4 metriem. Tā kā principā bišķiņ tālāk par vienu roku, tā kā 1,20 m var jau fočēt cilvēkus līdz 4 metriem. Tas ir principā vienas telpas iekšā, vienmēr viss būs fokusā. Diezgan ērti un viegli. Jauki ir izveidots, ka skatoties uz skatu meklētāju, viņam ir speciāli tas optiskais lodziņš pārādā, kāds stāv šitais te fokusā izvēlēts režīms, jeb attālums. Tātad, skatoties uz skatu meklētāju, mēs redzam, vai mums ir ēdiens, vai ģimene, vai ainava, un uzreiz varam saprast, vai nenokļūdāmies, lai
tā kā fočējot makarā, mums stāv kalni, vai fočējot tālumā kaut kādu ainavu, mums stāv portrets. Kā es jau minēju, kamerai ir automatiskā ekspozīcija auto režīmē, un te ir pat 7 režīmi. Mēs varam izvēlēties, ka nopietnam kaut kādam digitālam fotoaparātam vai filmiņu nopietnam fotoaparātam režīmu, sākot no pilna automāta, kur kamera pati izvēlas, kādu diafragmu slēdzi likt un kādu iedarbināt nelielu iebūvētu zipspuldzi, vai daži režīmi 3 ar, tā teikt, vienmēr strādājoša zipspuldze, nevis ieteikto, vienmēr ieslēgto zipspuldzi, un 3 režīmi ar vienmēr izslēgto zipspuldzi. Tad, ja mums ir izvēlēti 3 nakts režīmi, tā nosauksim, kad zipspuldze vienmēr strādās, tas arī ir programma, jeb kamera visu pati izvēlās, garākā ekspozīcija un, jā, tas principā divi režīmi sanāk. Un tad 3 režīmi bez zipspuldzes, tas ir atkal programma, jeb kamera visu pati izvēlas. Priekšroka garākam slēdzim, tas ir diafragma maksimāli aizvērta, bet garāks slēdzis, lai kaut kādu padarīt kustības foto vai, piemēram, ūdenskrītu nofočēt vai izlīdzināt ūdenī kaut kur pie upes. Tātad bokeh režīms, kur to var vienkārši uzrakstīt portrētiņu, ka tas ir portrētu režīms, jeb otrādāk pēc iespējas īsāku slēdzi un pēc iespējas vairāk atvertu diafragmu. Un tad bulb režīms, kad var pieslēgt pulti, un no pults, cik turēsi pogu, tik daudz, tik ilgi būs atverts slēdzis. Runājot par slēdzi, te mums ir diapazons no 4 sekundēm līdz 1,320. Tātad nevar kamera 1,4000 daļu izveidot, un tas nozīmē, ka saulaina laikā noteikti ir jāliek vai no filmiņu ar kaut kādu ISO 100 vai 50, maksimāli varbūt 200, un otrādāk, saprotami, ka būs izsmerēts kadrs, ja mēs liksim ISO 100 vai 200 un fočesim bez zipspuldzes iekštelpā. Tātad, ja mums ir doti tagad te režīmi, plus tas auto režīms, ir arī ekspozīcijas korekcija, kas, protams, nav daudz visādiem ziepju trauciņiem. Tātad mēs varam noteikt ar roku, vai mēs gribam pušot vai pulot filmiņu, jeb izgaismot vairāk to filmiņu vai dot mazāk gaismiņas filmiņai. Ļoti akurāts tāds patikams aparāts. Aizmugurē viņam ir pāris lampiņas. Tas lampiņas nosaka, vai nav kaut kāda kļūda, piemēram, nav partīta filmiņa, vai parāda, kad lādējas zipspuldze, un vai tagad nostrādās vai nenostrādās zipspuldze ar tiekošu kadru. Tātad būtiski pāris lampiņas, kas to parāda. Runājot par pašas kameras izstrādājumu kā tādu, izmantotas 2 magnēziuma aloja detaļas, jeb apakšējā daļa ir no magnēziuma metāla, tas ir viegls, ciets un izturīgs metāls, augšējā daļa no magnēziuma metāla, bet pati kamera ir plastikāts frames, aprikots ar daudz tiem knifiem. Un internetā ir jau pētījumi, kur parādā, ka Pentax ir paņemuši labākas daļas no vairākām savam kameram, piemēram, tur tas pārklājums uz grīpa ir no viņu zināmajiem objektīviem, poga ir no tur zināmās tās kameras, zipspuldze ir no Pentax KP, spoguļa digitāla fotoaparāta, un katra detaļa ir paņemta no viņu mantojumā leģendārajiem aparātiem vai objektīviem. Ar šo te, esot tik daudz tehnoloģijas, viņi izstrādājuši gadiem, viņi tās tehnoloģijas ieguldīja šajā fotoaparātiņā. Pati Pentax saka, ka šis fotoaparāts viņiem nav kā biznes, ar kuru viņi plāno nopelnīt miljārdus visā pasaulē, bet drīzāk viņu gandarījums par filmu fotografiju un viņu brīvprātīga vēlme attīstīt filmiņu fotografiju kā tādu.
un piedāvāt filmiņu fotografiem ne tikai kaut kādus plasmasas ziepju trauciņus, ko raža citi ražotāji, bet īstu labu kvalitatīvu fotoaparātu. Un runājot par tās kvalitatīvas kameras cenu, ja vidējā tirgus cena vai ieteikta cena tai kamerai ir praktiski 550 eiro, tas ir 10 reizes lielāks cipars nekā lielākā daļa parastas plasmasas filmu kameras, bet mēs tikko aprunājam, ka te viss pa nopietnu, sākot ar beidzot labu optiku, labu objektīvu, pilna automātika, slēdzim un diafragmai, tāpat ir regulējama zipspuldze, regulējamie parametri, un tik daudz, kas labs, jauks un kvalitatīvs ir iestrādāts šajā kamerā, ka, tā kā var rēķināties, ka tas ir vienkāršs digitālais mūsdienas fotoaparāts tikai ar filmiņu. Un pat tā sajūta, partīnot filmiņu un bildējot, tā skaņa, ir to vērts. Tad, bet kuru filmiņu te var lādēt? Tūlīt par to parunāsim. Neskatoties uz to, ka kamera fotografē uz pusi no kadra, jeb half frame, bet tas ir joprojām tā pati 35 mm standarta filmiņa. Un diezgan daudz ražotāji mūsdienas piedāvā filmiņas gan krasainas, gan melnbaltas, gan ar zemāku ISO, kā tur 100, 200 līdz augstākiem ISO, kā 400, 800 un tā tālāk. Mums veikala ir diezgan plašs filmiņu izvēles diapazons, no lētākām līdz ekskluzīviem, dārgākiem variantiem, bet mēs atceramies, ka jebkura 35 mm filmiņa un cik kamera fočē pusi no 35 plata kadra, tas ir tā kā 17 mm platais kadrs, tāpēc arī saucas Pentax 17. Skatieties, kādas filmiņas mums ir piedāvājumā, ja jums interesē pašiem nofočēt melnbaltu filmiņu un pēc tam to attīstīt, mums ir veikalā visi piederumie, ķīmija un arī pasūtāmi filmiņu attīstīšanas komplekti, bet paņemam rokas 17 mm jauku Pentax kameriņu, paņemam kādu melnbaltu vai krāsainu filmiņu un varam gūt patiesu filmiņu fotografiju. Tikpat labi, ka tā attīstās kaut kur tagad Japāņa vai Amerikā, kur ļoti daudz fani visu pēc kārtas fočē uz filmiņu. Tāpat arī mēs varam tagad nevienkārši ar kaut kādu plasmasas ziepju trauciņu uzņemt nezināmu, nesaprotamu kvalitātes kadru, bet paņemt nopietnu aparātu un uzņemt 72 kadrus no vienas filmiņas. Nu ko, jāiet pafočēt!